Tagad, kāds mērķis šodienas akcijai? Pievērst uzmanību tam, ka mēs faktiski šobrīd ieguldam naudu nevis tur, kur vajag sabiedriskā transporta ātruma pātrināšanā, bet visādās citādās lietās. Jūs pirms zināt, ka Rīgas satiksme saņem apmēram 10% no Rīgas budžeta, bet Rīgas satiksmes sabiedriskais transports stāv kopā ar visiem sastrēgumos. Un nesen pat daži plātījās, ka uz Vanču tiltu nevar uztaisīt A-joslu, jo tad sastrēgums būs līdz Spicei. Bet kaut gan īstenībā risinājums pavisam vienkārši arī sabiedriskā transporta joslai tad ir jābūt līdz Spicei. Jo, kā te ir uzzīmēts šajā schēmā, vietas pietiek, bet kā uzzīmēts šeit, īstenībā tāds viens sabiedriskā transporta josla pārvadā turpat vai 10 reizes vairāk cilvēkus nekā auto josla. Tas sanāk, ka mums pilsētas izpildvara nedomā efektīvi. Viņi iegulda lietās, kas ir 10 reizes neefektīvākas nekā tās, kuras varētu reāli ietaupīt pilsētas naudu. Tie 10% pilsētas budžeta varētu nest lielāku peļņu nekā šobrīd to viņi dara. Bet es paskatījos sarakstā, šeit stundas laikā ir 21 autobusu trolejbusu. Tas ir pietiekoši liels daudzums. Padomājiet, 21 pareizināt kaut vai ar 60. Piemēram, rupi reiķinot ar 100. Tie ir 2100 cilvēki. Vienā mašīnā, tipiski jūs paskatīsieties, ļoti rets mašīnas ir kā šī, kur sēž 4 cilvēki. Pārstāv sēž 1,4 cilvēki. Tas ir ļoti mazs skaits. Ar mašīnām pārvadā apmēram tā pati josla 10 reizes mazāku cilvēku skaitu. Tā tad ir jau pietiekoši daudz, ja tik liels sabiedriskā transporta skaits, kad veido sabiedriskā transporta josla. Un vēl jāpadomā uz priekšu. Ja sabiedriskais transports kursēs biežāk, nestāvēs sastrēgumā, tad viņš varēs braukt biežāk un attiecīgi varēs nevis 21 reizes stundā būt, bet 30 reizes stundā. Un tas nozīmē, ka būs vēl tukšāk un foršāk sabiedriskais transports. Es paskaitīju 5 minūšu laikā šeit pabrauc garām 71 automašīnu. Stundas laikā tas ir 840 automašīnu. Jā, un sabiedriskais transports spētu to 10-kāršot. Viņš varētu līdz pat 8000 cilvēku stundas laikā pa vienu joslu pārvadāt. Ne pa abām, pa vienu. Vai jūs uzskatāt, ka rīdziniekiem ir pienākums tikai braukt ar sabiedrisko transportu? Bet automobilistiem arī vajadzētu atbalstīt sabiedrisko transportu. Jo vairāk cilvēku brauks ar sabiedrisko transportu, jo būs mazāk sastrēgums ielām. Apkaimē, kur es dzīvoju, ir reizes stundā iet autobusu. Tas nav normāli. Uz Siguldu brauc biežāk autobusus un pat vilciens. Sigulda nav nekāda apkaime. Nemaz nerunājot par Jūrmalu, kur Jūrmalā varētu teikt, ka vilciens kā tramvajs, kurš brauc, man liekas, vasarā ik pa 15 minūtēm. Iedomājieties, kā jūsu apkaime atdala un Jūrmala vienlaicīgi neapdala. Tas nav normāli, ka reizes stundā brauc. Bet vai cilvēkam būtu jāizvēlās braukt komfortabli savā automašīnā vai kopā ar bezpajumtnieku, kurš smird un no viņa nāk? Jums arī jāsaprot to, kāpēc tas bezpajumtnieks tur brauc. Tāpēc, kad sabiedriskais transports tagad ir kļūst par sociālo transportu. Tajā brīdī, ja tur brauks cilvēki, kuri ir tādi kā es vai jūs, viņi negribēs braukt ar to bezpajumtnieku. Ko viņi darīs? Viņi sauks pašvaldības policiju. Bezpajumtniekam 2 reizes izvizināties un viņam pasauks pašvaldības policiju, viņš 3. reizē nekāps iekšā. Viņam to nevajag, jo pašvaldības policija viņu aizved uz atskurtuvi. Viņam negribas to atskurtuvi. Mēs varam runāt par to, ka ir cilvēki, kuri varbūt nelāgi oži un tā tālāk. Par to mēs varam runāt, bet tādi bezpajumtnieki, kuri, rupi sakot, pliki staigā apkārt vai vienkārši dzerstās sabiedriskajā transportā vai vienkārši ziemā sildās sabiedriskajā transportā, tas nav normāli. Sociālās problēmas jārisina arī savādāk. Daudz bezpajumtnieki jāskatās, kāpēc viņi vizinās. Bieži vien viņi vizinās, tāpēc, ka viņu objekti, kurus viņiem interesē, atrodas dažādās pilsētas daļās, bet īstenībā turklāt viņi ir lieli. Jūs zināt, ka atskurtuve ir tur, tirgus ir tur, kaut kādas vēl iestādes ir tur, kaut kādas zupu virtuves ir tur. Viņi tā arī braukā. Jādomā tā, lai tiem bezpajumtniekiem nebūtu tā jābraukā. Jādomā, lai to bezpajumtnieku būtu mazāk. Mēs nevaram pateikt, nebrauciet sabiedrisko transportu tikai tāpēc, ka ir bezpajumtnieki. Kāds solījums jūs padomājat, kādas akcijas to vēl ierobežot? Mēs, man liekas, pagājušajā gadā taisījām Brīvības ielai akciju. Līdzīgi, jo Brīvības ielā arī tieši tāpat situācija, tur nepieciešams sabiedriskais transports. Un es domāju, ka akcijas nāks pašas par sevi. Kā jūs uzskatāt, ka atbalstīs šeit ierīkot atsevišķi jostu? Es pateikšu drīzāk savādāk. Mēs nākam ar ideju. Tas, ko atbalstīs vai neatbalstīs, ir pašu deputātu un izpildvaras jautājums. Un kāpēc viņi to dara?
viņiem būs jāatskaitās vēlētājiem. Vēlētāji par to balsos. Mums pašiem vēlētājiem jāsaprot, vai mūsu izpildvara, tā, kura būvē vairāk maģistrāles, būvē vēl piedāvām maģistrāles nevis priekš rīdziniekiem, bet priekš Pierīgas, ir tā vērta, vai labāk, lai atbalstītu to pašu Rīgas sabiedrisko transportu un mazinātu Rīgas satiksmes problēmas. Mums pašiem vēlētājiem par to jādomā.